Šodien mēs ar jums uzvedīsim kopā šādas te mazas franču šallītes, jeb krosānu šallītes, vai arī viņas sauc par Sofiju šallītēm. Tātad tāds mazs foršs aksesuārs, īstenībā ļoti interesants un ērts lietošanā. Šeit es esmu uzvedījusi jau tā kā vairākas šallītes. Šīs ten ir no Drops ērdzijas, šī ir no merino dzija. Šī nav Drops merino dzija, šī ir Norvēģa merino dzija Gestol. Mēs šobrīd adīsim šallīti no Drops Kits ilgdzijas divos pavadieniņos. Es arī atstāšu, teiksim, informāciju, ar kādām adatiņām es esmu adījusi šīs ten šallītes, bet vairāk uzsvariņu likšu taisni uz vispār šo te principu, kā viņu adīt. Principā tu vari izmantot jebkādu dziju, kādu vien tu vēlies, jebkādas adatas, kādas vien tu vēlies, bet šis te noteikums, ka šai te dzijai jābūt tādai diezgan mīkstai, lai viņa nav tāda cieta un pārāk rupja. Un tu vari izmantot jebkādu dziju, bet vislabāk ieteicamā ir, kas ir aptuveni 300–325 metri 100 gramos. Ja? Drops ērdzija ir 150 metri 50 gramos. Un šī Gestols bija 175 grami 50 metros. 50 gramos. 175 metri 50 gramos. Nu tātad ķersimies klāt. Un es adīšu savu šallīti no šīs zilās mohēras, kas ir džinsu mohēra. Man liekas, ka šī bija krāsa numur 8. Un adatiņas būs divas taisnās adatas, 3,5. Un sāksim mēs ar valdziņu uzmešanu. Ja? Uzmetam 6 valdziņus ar visparastāko valdziņu uzmešanas metodi. Nu, es mēģinu pirmo valdziņu uztaisīt kā cilpiņu un uzlikt, ja? Un uzmetam 6 valdziņus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un šo pavadiena galu es mēdzu sasiet. Lūk. Ir uzmesti 6 valdziņi. Sāksim uzreiz pirmo rindiņu. Un pirmo rindu mēs izvedam sekojoši. 3 valdziņus izvedam labiski. Nākošos 3 valdziņus noceļam un diedziņš paliek darbam priekšpusītē. Ja? Tā kā pret sevi. Vienkārši šos valdziņus noceļ, neizadot. Lūk, un diedziņš paliek šeit, un viņš aizies uz aizmugurīti. Pagriežam adījumu. Un sāksim jau pirmajā rindā pieaudzēt valdziņus. Izvedam 2 valdziņus labiski. No 3. valdziņa mēs izvedam 2 valdziņus. Tātad 1 valdziņu izved aiz priekšējās sieniņas, un 1 valdziņu izved aiz aizmugurējās sieniņas. Un no 1 valdziņa mums ir izvedīti 2 valdziņi. Pēdējos 3 valdziņus noceļam. Un tagad mēs adīsim 11 vienādas rindas. Ja? Izvedam 3, 4 valdziņus labiski. Šie 3 ir malas valdziņi. Šis valdziņš jau ir pamatraksta valdziņš. Ja? Un pēdējos valdziņus noceļam neizvedot. Tā bija pirmā rinda. Otro rindu adam tieši tāpat tās. 4 valdziņi labiski. Pēdējos 3 valdziņus noceļam neizvedot. Tā bija otrā rinda. Šeit es iesaku izmantot arī rindu skaitītāju, jo mēs pieaudzēsim valdziņus vienā pusītē katrā 12. rindā. Es šobrīd nelikšu uz pirkstiņa, jo tad vienkārši fokusiņš fokusēsies man uz rindu skaitītāju, bet man viņš visu laiku būs tā kā maliņā, ja? Un šī ir 3. rinda. Un šādā veidā mēs izvedam 11 rindas. Kad 11 rindas ir izvedītas,
Katrā 12. rindā mēs pieaudzēsim valdziņus šajā vienā pusītē. Tieši tāpat kā pieaudzējām šo pirmo valdziņu. Tātad izvedam pirmos 3 valdziņus labiski. Un no 4. valdziņa mēs izvedam 2 valdziņus. Vienu aiz priekšējās sieniņas un vienu aiz aizmugurējās sieniņas. Un pēdējos 3 valdziņus mēs neizvedam. Neceļam neizvedītas, ja? Un tagad tieši atkal tāpatās adam atbilstoši rakstam 11 rindas. Ja? Ko tas nozīmē? Tātad pirmie 3 valdziņi mums ir labiski, tad ir pamatraksta valdziņi, šobrīd jau mums ir 2, un pēdējos valdziņus mēs noceļam neizvedot. Šī bija pirmā rinda. Un otrā rinda ir tieši tāda pati, atbilstoši rakstam. Un tā mēs adam atkal 11 rindas. Nu, un tagad atkal ir nodītas 11 rindas, un ir kārtējā 12. rinda, kad ir jāpieaudzē valdziņi. Šeit es arī parādīšu tādu nelielu, kā vieglāk atcerēties, kura ir kura pusīte, jo mēs adīsim tādu diezgan garu izstrādājumu. Un, lai zinātu, kura ir kreisā puse, var vadīties lūk arī pēc šī diedziņa. Ja? Šis diedziņš ir labajā pusītē, tātad šī ir labā puse. Kreisajā pusē diedziņš ir kreisajā pusītē. Ja? Lūk šeit. Vai arī vienkārši šajā kreisajā pusē es ielieku marķierīti, kur es tik pa laikam tā kā teiksim pārlikšu uz priekšu un zinu, ka šī man ir tā kā pieaudzējamā puse. Ja? Tātad mums ir 12. rinda, un mēs atkal pieaudzējam valdziņus. Ja, princips ir šis te pats 3 malas valdziņi, un no 4. valdziņa izveda 2 valdziņus. Vienu aiz priekšējās sieniņas, vienu aiz aizmugurējās sieniņas. Vienu valdziņu izveda labiski, pēdējos 3 valdziņus noceļam neizvedot, un diedziņš paliek priekšpusītē. Un tālāk 11 rindas ada atkal atbilstoši rakstam. Ja? Tātad 3 valdziņus, malas valdziņus izvedam labiski, pamatraksta valdziņus izvedam labiski, līdz paliek 3 valdziņi no rindas beigām. Un šos valdziņus mēs noceļam, un diedziņš paliek priekšpusītē. Un šādā veidā mēs adam, līdz šis te platumiņš būs 10 līdz 12 centimetri. Šeit es parādīšu schematisko zīmējumu, kāda tad mums šī mazā franču šallīte aptuveni izskatās. Ja? Tātad mēs viņu varam adīt no jebkuras dzijas, un pat īstenībā nav tur ļoti jārēķina nekāds ādīšanas blīvums un nekas tam līdzīgs. Vienkārši ir jāda. Jebkurā gadījumā uzmetam 6 valdziņus. Un šīs pašas šallītes garums, kopējais garums, ir 122 centimetri. Varbūt arī 110, principā 110 līdz 120. Man tā kā optimālais garums likās vislabākais šie 122 centimetri. Ja? Un platumiņš 10 līdz 12 centimetri. Tas ir arī nedaudz atkarīgs no tā, cik platu jūs to šallīti vēlties vienkārši ar piemērīt pie kakliņa un tā kā paskatīties. Viņai tā kā būtu vienā kārtiņā jāstāv pie kakliņa. Ja? Tātad princips ir tāds, kad uzmet 6 valdziņus, malas valdziņi tiek adītāja kortehnikā, ko es arī parādīšu, ja? Un mēs adam pieaudzējumu vienā maliņā, līdz ir sasniegti 12 centimetri. Man tie būs 22 valdziņi. Tātad un tad es izmērīju, kad es sasniedzu šos 12 centimetrus, ka man šīs šallītes garums līdz pieaudzēšana beidzās bija 53 centimetri. Ja es gribu šallīti 120 centimetri, man vajag šo šallītes pagarinājuma daļu vēl izadīt 14 centimetrus, un pēc tam noraukšanā atkal būs 53 centimetri. Un līdz ar to man būs 120 centimetri gara šallīte, kas man, man šis garums ļoti apmierina. Un tagad es veicu pēdējo pieaudzēšanu, ja, šeit, un man uz adatiņas ir 22 valdziņi, un ir, šis te platums ir 12 centimetri. Es izvēlējos šoreiz nedaudz platāk, 12 centimetri.
Un šis šallītes pats garums no paša sākuma līdz, kur beidzās pieaudzēšana, man ir 53 centimetri. Tā kā es šallīti gribu adīt 60 centimetru garu, tad es vēl šeit izadīšu taisni bez pieaudzēšanas 14 centimetrus. Es atkal šajā te kreisajā pusītē vienkārši es šeit pēdējā valdziņā ielieku marķierīti. Lūk šādi. Un šīs te rindas, principā tu vari skaitīt, vari neskaitīt, tas tā kā vairs, tā kā nav būtiski tik svarīgi. Es tomēr ņemšu skaitītāju, es ņemšu rindu skaitītāju un izskaitīšu, lai vienkārši jums parādītu, cik bija rindas šajā te taisnajā daļā, ja? Un tātad abas puses šallītei ir vienādas, ja? Un abas puses mēs adam vienādi. Un vēlreiz parādīšu, ja? Kāds ir šis te adīšanas princips. Ja? Tātad mums ir malas valdziņi 3 vienā pusītē un 3 otrā pusītē. Rindas sākumā malas valdziņus izdada labiski, pārējos visus valdziņus izdada labiski, līdz paliek 3 valdziņi no rindas beigām, un šos 3 valdziņus noceļ neizadot, un diedziņš paliek priekšpusītē. Un tad izadīsim vēl vienu rindiņu kopā, ja? Tātad pirmos 3 valdziņus izadam labiski, un visus pārējos valdziņus adam labiski, līdz paliek 3 valdziņi no rindas beigām. Man valdziņu skaits ir 22 valdziņi, jums var būt atšķirīgs šis valdziņu skaits. Marķierīt nolieku uz aizmuguru, lai viņš man rāda kreiso pusīti, ja? Un pēdējie 3 valdziņi, diedziņš ir priekšpusītē, un noceļam valdziņu. Visus 3 uzadot. Pagriežam adījumu un adam otro rindu. Un tā, visas rindas šeit ir vienādas. Un tā tad es adīšu, līdz man būs 14 centimetri. Un šeit es esmu noadījusi, teiksim, šo pagarinājumu, kur es gribēju, ja? Un tie man ir 14 centimetri, un tās man bija 45 rindas. Un tagad mēs sāksim noraukšanu. Jebkurā gadījumā bija tā, ka pēdējā rinda man ir izadīta 45, kas bija nosacīti labā puse. Ja? Tātad, jo abas puses īstenībā ir vienādas, bet kāpēc labā kreisā puse? Tāpēc, kad mēs pieaudzējam tikai šajā te vienā pusītē. Ja? Tātad mēs pieaudzējām valdziņus šajā te pusē. Lūk, pieaudzējām. Tad es izadīju šo taisno daļu, lai man sanāktu kopā 120 cm gara šallīte. Tātad atkārtoju vēlreiz šī pieaudzējumā daļa. Man sanāca 53 cm. Un otra daļa, teiksim, noraukšana arī būs tieši tāda pat 53 cm. Tā kā man līdz 120 pietrūka 14 cm, tad es izadu šos 14 cm. Šeit jums var būt noteikti arī atšķirīgi, jo man ir 12 cm platumā šallīte, viņa var būt arī šaurāka 10 cm, vai jūs varat adīt vēl platāku, ja, teiksim, šajā te pieaudzējuma daļā jūs varat izvēlēties, cik platu jūs to šallīti vēlties, ja, un tad vienkārši var aprēķināt arī, cik tas garumiņš tur sanāks. Tātad, un tagad mēs sāksim noraukšanu, ja. Un šī būs te pirmā rinda, pa priekšu noraucam. Tātad izadam malas valdziņus, 2 valdziņus labiski. Šos 2 izadam labiski. Un šajā vietā mēs valdziņus samazināsim, norauksim. Tātad šo valdziņu noceļam, neizadītu. Nākošo valdziņu, kas jau ir tā kā pamatraksta pirmais valdziņš, ja? Izadam labiski. Un šo nocelto pārvelkam pāri izadītajam. Lūk šādi. Un ir viens valdziņš noraukts. Tālāk adam visus valdziņus atbilstoši rakstam. Tātad visus valdziņus labiski un pēdējos 3 valdziņus noceļam.
Un tā mēs norauksim valdziņus arī, ja, katrā 12. rindā. Tātad mēs izvedam šo rindu, kas bija norauktā rinda, ja. Pagriežam adījumu. Un sākam rindas skaitīt no 1. Izvedam 11 rindas, un 12. rindā atkal veiksim tieši šādu pašu noraukšanu, kā es jau rādīju. Tur es noadīju jau 11 rindas, un šī atkal ir 12. rinda. Marķierītes es vienkārši uzlikusi augstāk, lai es atceros, ka šī man ir tā pusīte, kurā es noraucu valdziņus, ja? Un parādīšu vēlreiz, kā mēs noraucam valdziņus, ja? Tad izvedam vienu valdziņu labiski, otro valdziņu arī labiski, trešo valdziņu noceļam, ceturto izvedam labiski un nocelto pārvelkam pāri izvedītajiem. Šeit viņu tā kā ieslēpjam šajā te aikordu maliņā. Un pārējos valdziņus izvedam labiski, kā jau vadam visu laiku, līdz paliek pēdējie 3 valdziņi. Un pēdējos 3 valdziņus mēs noceļam, un diedziņš ir priekšpusītē. Lūk. Un turpinam adīt atkal 11 rindas, izvedam, 12. noraucam, līdz mēs nonāksim, ka mums paliek arī šāds te galiņš, kur paliek vairs tikai 6 valdziņi, un tos vienkārši norauksim. Satiekamies beigās. Un tagad uz adatiņas ir palikuši 7 valdziņi, un mēs veicam pēdējo noraukšanu. Tad izvedam vienu valdziņu labiski, otro valdziņu labiski, trešo valdziņu pārvelk pāri 4. kuru izveda 3 valdziņi, un pēdējos 3 valdziņus noceļ neizvedot. Un tagad ir palikuši šie pēdējie 6 valdziņi, kurus vienkārši noraucam, tā teikt, visparastākajā noraukšanas metodē. Tad pirmo valdziņu noceļam, otro izvedam labiski, nocelto pārvelkam pāri izvedītajiem. Valdziņu izvedam nākošo labiski, iepriekšējo pārvelkam pāri izvedītajiem. Izvedam vienu labiski, iepriekšējo pārvelkam pāri izvedītajiem. Vienu labiski, iepriekšējo pārvelkam pāri, un tieši tāpat arī pēdējo valdziņu. Diedziņu notiešam vai noplēš, izvelk cauri cilpiņai, un šo te galiņu var iešūt šajā te pīnītē, tā, kad arī viņu vispār nevar redzēt, tev es tūlīt parādīšu, kā to dara. Tā, tad ņemam lāpām adatu, ieveram diedziņu, un skatāmies, lūk, šeit mums ir šī te malas pīnīte ar šiem te valdziņiem, un viņā mēs iešujam iekšā šo diega galu. Lūk, tādi aizķerotais katras valdziņa maliņas. Aptuveni šādā veidā iešujam šiti garu no vienas pusītes un šeit arī no otras pusītes. Nu, lūk, un šis diegs nemaz nav redzams. Un šo galiņu nogriežam. Un tieši tāpatās
ieveram šo diedziņu. Nu ko, tagad atliek tikai šallīti izmazgāt. Un nesāt.